Esam AB Dambī, peldošajā mākslas centrā NOAS, un šogad jau 15. gadu mēs svinēsim starptautisko laikmetīgās un video mākslas festivālu Ūdensgabali. Ko tad šogad īpaši esat sagatavojuši mums? Festivāls Ūdensgabali, kā Juris Boiko bija iecerējis, pašā nosaukumā, tad ūdens un gabali, tātad divas lietas, kas nav apvienojamas, gan plūstošais, mutuļojošais ūdens, gan arī kaut kas ciets un pastāvīgs. Tātad šīs divas lietas ir kā festivāla moto, tātad apvienot neapvienojamas lietas, nemitīgi eksperimentēt un nemitīgi arī kaut ko sasniegt jaunu. Ir kārtējais eksperiments un kārtējā uzdrīkstēšanās veidot mākslas darbus vai zināšanu vai zinātnes ietilpīgas mākslas darbus. Un šogad mēs speram soli sadarbības virzienā ar Latvijas zinātniekiem. Pirmā diena ir 19:30. Mēs atklājam šo brīnišķīgo objektu, tātad Daugavas stāsti, un arī ar to saistīto izstādi. Pēc tam Jura Boiko un Hārdija Lediņa izstādes atklāšana. Juris Boiko mans video ir neredzams, to ir sagatavojis Mūsdienu mākslas centrs, un kuratori ir Māra Žeikari. Nākošais mūsu atklāšanas dienā Piestars Graždanovičs, kā viens no pirmajiem Latvijas video māksliniekiem, ir sagatavojis speciālu programmu. Tātad tās ir divas Annas, būs uz atsevišķa ekrāna. Visu vakaru garumā jūs varēsiet vērot arī, ko divas Annas ir darījuši video mākslas attīstībā visu šo gadu laikā. Un tad vakaru vadību pārņems Roberts Gobziņš ar savu mūzikas grupu Resnie putni. Tātad būs NSRD un Latvijas video pirmsākumi mūzikas skaņās. Un nobeigsim arī ar īstu diskotēku, diskotēka Oktobrs, tā ir tāds huligānisks pasākums, un kuru arī kā video performanci mums veido māksliniece Linda Konone. Otrā diena mums ir ārzemju viesu programma, un rādam, kas ir jauns, notiek video mākslā. Būs interesants performants un mūzikas priekšnesumi. Trešajā dienā mēs pārceļamies. Tā ir sestdiena, tā ir Rīgas svētku diena, kad ir salūts no AB Dambja. Mēs pārceļamies uz Kronvalda parku, un Kronvalda parkā mēs rādām izcili, koši, labu Japāņu mēdīju festivāla labākos darbus, būs animācijas. Un svētdien mēs atgriežamies atpakaļ uz NOASu, un visi bērni vecumā no 3 gadiem līdz 60 tad nāk un mācās veidot savas personīgās animācijas. Es arī saku, tiem, kam ir bērna, kā lai saka, skats, atvērtās acis uz pasauli saglabājušās, mēs netaisam tādu lielu ierobežojumu vecumu grupā, tātad no 3 līdz 60 gadiem nāciet, palīdzēsim veidot pirmās animācijas filmas. Kā katru gadu arī šogad mums ir daudz un dažādi eksponāti, ievērības cienīgi, un kā viens no galvenajiem mums ir... Tagad tas ir Daugavas stāstu lasītājs un Daugavas stāstu rakstītājs. Pierakstīsim Daugavas stāstus, mēģināsim viņus izlasīt un veidot grāmatu. Šeit jau ir pirmais dizains, arī ir pirmā lapa, kā viņi izskatīsies. Bet tas ir noslēpums, jūs tur neko neredzējāt, es jums neesmu neko parādījis, jo stāstus mēs sāksim ierakstīt tikai 13. augustā, 19:30, un stāstu rakstīšanai pašreiz ir ievietotas ierīces vai tā saucamā auss, kas uzklausīs Daugavas stāstus, ir ievietot Daugavā pretī Doma baznīcai. Bez manis un Dzintara strādā vēl 20 dažādi speciālisti, zinātnieki, inženieri, un kopā sadarbojoties cenšamies atrast gan formātu, gan formu, kā mēs varētu uzzināt, ko Daugavas ūdeņi stāsta. Pirmās skices radās iedvesmojoties no plaša atskaņotāja. Mēs izmantojam Daugavas virsmu kā lielu plati ar Daugavā ievietotajām bojām, kurā ir uztvērēji, kas uztver katru viļņa kustību, pārvēršot to vizuālā grafiskā formātā. Un laika gaitā mēs centīsimies datus jau sākt interpretēt, mēģināt iztulkot. Piemēram, nezinot kādu valodu, viņi no sākuma jāklausās,
viņi jāpieraksta un tad tikai jātulko. Un tas process mums vēl ir priekšā. Jāsiet brīvi ar, kā lai saka, atvērtu sirdi un prātu, un viss būs redzams, viegli saprotams, uztverams, jautrs, nebūs ne nopietnības, nebūs arī sarauktu pieru un pārgudrību. Īstas lietas ir viegli uztveramas un redzamas pašas par sevi.